Zīstā māte, to tu man gribi nostādīt par paraugu. Tas ir tas tavs zelta gabals, pēc kura tu ilgojies. Ja? Marija! Ha, mātei neizdevās manu vietu ieņemt, to tu gribi ierādīt meitai. Māte jau tev lieliski prata pienīst. Marija, nu liek taču mirušos mierā. Kā lai es lieku viņu mierā, ja viņa mani neliek mierā? Domāju, es nejūtu, ka viņa mājot tavās domās, tavās sirdī. Viņa ir atņēmusi man visu, visu! Nu viņa taču ir mirusi! Nē, viņa dzīvo! Viņa ir ieviesojusies ilgā, tādēļ tu šo bērnu tik ļoti mīli. Ak, tādēļ tu viņu tik ļoti iemīsti. Nu, labdien, jūs mājās. Labdien. Jūs abi tādi klusi un nopietni. Laikam uz mirušo svētkiem taisāties braukt. Ar lielu mieru un mīlestību sirdī. Tā jau vajag, bērni. Tā vajag. Mēs ar Klārtiņu satikāmies ceļā. Domājām, ienāksim iekšā. Varbūt jūs vēl neesat aizbraukuši. Paķersiet mūs ar. Līdz kapiem patprāls gabals. Vecas kājas ātri nokust. Nu, protams, ka paņemsim. Mēs brauksim ar vairākiem ziepiem. Iešu teikt, lai sāk jau jūgt. Gribēju nolikt cecelītē kuķītes. Gēliņus ar pieminēšu. Un ko jūs, dārtiņ, pieminēsiet? Visus aizgājējus. Man vienkārši visi sveši. Tādēļ visi vienādi